Esiet sveicināti kārtējā meditācijas smalkuma video laidienā, un šoreiz pastāstīšu par to, kas tad īsti ir iekšējā telpa. Ja? Iekšējā telpa ļoti bieži lietots jēdziens mūsu pranajāmas un meditācijas nodarbībās. Ļoti svarīgs jēdziens, kas tad īsti ir iekšējā telpa, lai cik tas arī dīvaini neskanētu. Ja? Tāpat kā mums ir ārējā pasaule, visums, kosmos, līdzīgi arī mums ir iekšējā telpa, iekšējais visums, iekšējais kosmos. Ja? Tas varbūt skan kaut kur mazliet ezotēriski un neticami, bet tieši tāds arī ir. Un lai šim pieskartos, tāpat kā lai pieskartos meditācijas brīnumam un piedzīvot meditāciju, jums ir jāaiziet aiz loģiskā prāta barjerām, jānonāk prāta intuitīvajā teritorijā. Ja? Un tas arī ir tas, ko mēs meditācijā un pranajāmās mācāmies. Aiziet aiz loģiskā prāta, jo loģiskais prāts jums nekur meditācijā uz priekšu nelaidīs. Tas jūs turēs aiz astes un neļaus jums virzīties uz priekšu. Ja, tad iekšējā telpa ļoti svarīga lieta. Ja, kas ir iekšējā telpa? Tas ir jūsu smalkais ķermenis. Tāpat kā jums ir fiziskais ķermenis, kas sastāv reizēt no, jau varētu teikt, no drēbēm, jo mēs jau pie drēbēm gan izvai tā kā esam pieraduši, uzskatām tās par sevi. Tad āda, orgāni iekšējie, kauli, asinis. Ja, tas viss ir tas, kas veido mūsu fizisko dimensiju, bet aiz fiziskās dimensijas ir arī smalkā dimensija, jeb smalkais ķermenis, kas ir vēl smalkāks par gaisu. Ja? Gaisu jūs arī neredzat, tad kur nu vēl jūs redzēsiet prānu? Bet to var piedzīvot. Ja? Kā to izdarīt, un vairāk par šo jūs varat arī izlasīt pievienotajā rakstā. Dažos vārdos, kas tad īsti ir šī iekšējā telpa, jeb smalkais ķermenis? Ja, tā ir telpa, tukšums, ļoti viegla forma, dažkārt jogas tekstos to dēvē par ēterisko dubultnieku, vai arī varbūt par auru. Mēs varētu to teikt, aura ir tā daļa, kas ir smalkā ķermeņa daļa, kas ir izvirzījusies ārpus fiziskā ķermeņa. Tāda zelta maliņa, ir cilvēki, kas to redz. Un šī telpa ir tukša, bet tāpat laikā pilna ar enerģiju, ar gaismu, ar kustību. Ja? Prāna visu laiku kustās, tāpat kā jūsu prāts visu laiku kustās, nekad nav mierā. Pat naktī miegā. Tāpat arī prāna visu laiku kustās un nodrošina katras šūnas, katra orgāna, katras ātoma kustību un darbību mūsu ķermenī. Ja, un šī prāna koncentrējās noteiktās vietās, centros, un šos centrus mēs saucam par čakrām. Ja? Tad tas viss ir tas, kas veido mūsu smalko ķermeni, un regulāri praktizējot pranajāmas, meditējot, mēs varam šo enerģijas kustību piedzīvot šo savu iekšējo telpu. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka jūs esat kaut kas vairāk par fizisko dimensiju, jo fiziskā dimensija ir viena lieta, bet tā ir, varētu teikt, rupjākā mūsu uzbūves daļa. Ja? Meditācija, garīgais process ir veids, kā jūs iepazīstat sevi, iepazīstot savas smalkākās būtības dimensijas formas, ja? Tad aiz fiziskā ķermeņa. Tam mums ir meditācija, tam mums ir pranajāmas. Vairāk par šo tēmu lasiet lūdzu pievienotajā rakstā. Visu gaišu!